Traujošā 5 spēļu sērijā apturēja Rīgas Zeļus, izšķirošo uzvaru izcīnoties šeit savu skatītāju priekšā, bet atgriežoties pie iepriekšējās tēmas, arvien sarežģītāk būs cīnīties Ventspils garajiem spēlētājiem pret valmieriešiem groza apakšā, un domāju, ka varam sagaidīt arī šajā spēlē no Kaspara Vecvagara daudz tās ātrās vietas ieņemšana ar groza apakšā tieši ātrajās pārējās, ko tieši Latvijas kausa finālā ļoti daudz pielietoja valmierieši un darīja arī to ļoti sekmīgi, tā kā tā noteikti lieta, pie kā uzvarēs. Vienai no viņām būs iespējas jau piekdien pēc 2 dienām Ventspilī noslēgt šo sēriju. No rīta mums noslēgsies bronzas sērija Rīgā, tur Rīgas klubu derbijas VF savā laukumā uzņems Rīgas Zeļus, bet šajā sērijā es arī vēlos nodot sveiciens, protams, visiem čatu dalībniekiem, kas skatās šo spēli, bet tagad gan valstu himnas tūdaļ pat. Kļūdījāmies, tomēr vēl līdz Latvijas valsts himnai būs jāpagaida, bet tagad tiks pasniegtas ieejamie spēlētāji. 1 bumbas pārvaldītājs Steņoņa personā starta piecniekā un 4 uzbrucēji vai centri. Tā kā augumā garš sastāvs, iepriekš esam redzējuši, ka Valmiera mēģina uzspiest uz groza apakšu, bet es gribētu teikt, ka Valmierai noteikti ir arī pietiekami daudz arsenāla, lai labi uzbrukt no perimetra ar šādu piecnieku. Jā, pavisam noteikti vairāk spēlētāji, tostarp arī abi garie spēlētāji apveltīti ar metienu. Vērners Kungs arī ļoti labs metiens. Tomēr nespēja atbildēt, Ventspils joprojām ātri izdara metienus pirmajās uzbrukuma sekundēs. Skaidrs, ka Zaķis arī tik provocēts šo metienu izdarīt, bet tagad lieliskas 1-pret-1 kustības groza apakšā un Aniva teica Džons. No trenera Francesco Tabellini un pēc tam Juliana Tomasa vai attiecīgi Valencijas galvenā stratēģa Pedro Martinez. Tāda ir 3-4 minūšu nogriežņi, kam sako Maiņas Koks no tālās distances izdodās trāpīt to, ko Ausais pieprasīja. Valmiera jau vērtī savu uzbrukumu. Steņonis vēlreiz divu sadarbību ar Pekaru. Pats Steņonis dod tuvāk grozam, lieliski piespēle neskatoties un lielisks finišs. Jaunzēlandiešu uzbrucēji teikt, Džonsa izdevies atbildēt ar gūtiem punktiem paši izpildījumā, bet atkal netiek nospēlēts aizsardzībā līdz galam. Aizsardzība, protams, beidz tajā brīdī, kad ir izcīnīta atlēkusī bumba. Pārsvar tiešām iespējams labākais pirmais puslaiks šajās Latvijas līgas basketbola izslēgšanas spēlēs Kaspar epizode Dominiks Steņoņa izpildījumā filigrāna Maņkosti, pēc tam arī lieliski piespēle. Aniva teica Džons no groza apakšas precīzi, tagad gan arī otrā galā izdodas Ventspilī tikt pie saviem 2 punktiem. Steņonis spēlējis efektīvi un efektīgi, jau 3 reizes tāds ļoti elegantas piespēlēs. Teitam Džonsam ļoti efektīvi. 14 tādi Valmieras glāzes Vidzemes augsto komandai, bet pārlaukumam, bet viņa tā metiens nav precīzs. Bet Džons ieskrējies un šoreiz gan nobremzē. Izdeglē bumbu ārā, Paičs paliek pret Šeltonu groza apakšā un bumba arī līdz viņam tiek nogādāta. Valmierieši pieminējuši, ka tas arī, protams, saprotams un pavisam loģiski. Tagad otrā galā Koks mēģina atbildēt, neizdodas viņam tik pie punktiem. Valmierieši gan izmanto šo savu augumu pārsvaru groza apakšā, bija Paičs palicis pret Artūru Alsei un pēc tam arī ar otro iespēju vēl 2 punktu Anivam teitam. Izbauda šo atmosfēru un šobrīd ļoti brīvi jau jūtas šajā spēlē un būtībā tādu brīvu un atvērtu spēli. Runājot par atmosfēru un cilvēku. Bērze vēlreiz no tālienes izgriežās bumbā ārā no grozas stīpas. Es pat atļaušos apgalvot, ka, manuprāt, mazliet par vieglu dod šos metienus no groza apakšas Ventspilnieki arī tā deficītā. Tā kā būtībā atliek vien Ventspilniekiem veikt tādu nelielu izrāvienu un intriga noteikti var vēl atgriezties. Jāpieliek darbībās aizsardzībā. Tieši tā mēs jau pieminējām. Ventspils nemaz tik tālu nav un pēc šī uzbrukuma nedaudz tuvāk tomēr netiek, jo aizmet garām Šeltons. Iespēja pusētāji pārēj Kaspar piespēle Dominiks Steņoņa izpildījuma adresē. Viņš bumbu caur Artūru Alsei kājām, Anivam teitam Džonsam. Būs noteikti darbiņš tiem, kas Latvijas basketbola līgās atbild par skaistākajām epizodēm. Tāda neliela dilemma likt šo piespēles starp skaistākajām epizodēm vai nē, jo tomēr precīzs metiens nesakoja, bet vismaz spēles protokolā, ja vienu sodu metienu trāpīs, teica Džons, tiks pie rezultīvas piespēles. Dominiks Steņons arī
Valters Vēvers novērtē šo piespēli. Neizdodas Šeltonam trāpīt tālmetienu pēc dribla, tur joprojām visai atklāt atkāpjās no viņa valmierieši, provocējot mest. Teica Džons tagad savērtā pozīcijā ar muguru pret grozu. Spiežās tuvāk, izcils kājadarbību un arī pusāķi metiens lido grozā, plus 14 uzreiz basketbola spēlēšanu. Šeltons līdz groza apakšai, labi, tur apdraud viņa metienu Pekers, netiek pie punktiem, Ventspils komandas līderis. Valmiera var atkal atjaunot divciparu pārsvaru, uzreiz atkal teica Džons pret Birkānu. Viņam auguma pārsvars postā ļoti pacietīgi spēlē, viņš 2 punktu ar sodu Ivam Teitam Džonsam. Uzņēmies iniciatīvu pēdējās epizodēs, ņēmis spēli savās rokās, domājams, ka to arī Kaspars Vecvagars, Gunārs Gailīts un Normunds Lišiks, Valmiera Glāzvidzemes augstskolu komandas treneru korpusu vēlas redzēt, komandas līderis. Tādos svarīgos nogriežņos daudz ar bumbu, daudz izmanto savu auguma pārsvaru un arī līdz šim darīs to ļoti sekmīgi. Tas ir bijis raksturīgs uzbrukums Valmierai pēc tam, kad teica Džons izcīna atlēkušās bumbas vai saņem pieļaut kļūdu. Tikpat neveiksmīgi uzreiz seko kļūda, tāda ļoti bērnišķīga kļūda, kas ļauj Teitam Džonsam ietriekt bumbu grozā no augšas un likt uzgabalēt Valmieras tribīnē. Kapteinis šoreiz piespēlē rokās absolūti muļķīgā situācijā pretiniekam. Zaķis nespēja atbildēt ar grūtiem punktiem pretējā laukuma pusē. Tāds neliels apjukums šobrīd Ventspilī pēc šīs tāds muļķīgās kļūdas. Pēc tam arī uzbrukums īsti nesakmējās. Un tagad Valmiera jau savā uzbrukumā. Vēl 2 punkti valmieriešiem plus 15 viņiem. Un Gins Pogels izmanto iespēju sasaukt savu pēdējo minūtes pārtraukumu šajā spēlē. Archer here. Amandas. No inbound. Ferenc Mircea. Punktiem nedaudz izmainās. 13 sekundes, visticamāk, uzbrukums vairs netiks veidots, un tas nozīmē, ka Valmiera Glāzvijā izvirzās vadībā sērijā pret Ventspili Latvijas basketbola līgas finālā. Tātad 2-1 sērijā šajā spēlē 107 pret 92. Visai pārliecinošs panākums. Trešajā ceturdaļā bija pat 17 punktu pārsvars. Tādi izdevās Ventspilniekiem pietuvoties un tikt vairs tikai līdz -7, bet uz šādu Ventspils izrāvienu mainieki atbildēja ar savu izrāvienu. Redzam, tur vēl turpinās arī pēc beigu sirēnas asāks pāruns starp abu komandu spēlētājiem, Ronalds Zaķis konkrēti un kādu no Valmieras basketbolistiem. Bet spēle noslēgusies. Valmiera izcīnījusi panākumu. Aniva Alans Teits Džons šajā vakarā guva 27 punktus. Viņam arī 7 atlēkušās bumbas. Ar 19 punktiem izcēlās Omārs Paičs. Viņam arī 12 atlēkušās bumbas, 4 no tām uzbrukumā. Un komandas kapteinis Mārtis Vītols. Viņam 14 gūti punkti. Jāizceļ arī noteikti Dominiks Steņonis, kuram bez 8 punktiem, 6 bumbām, arī 13 rezultatīvas piespēles. Un visās 3 finālsērijas spēlēs Valmiera ir spējusi tikt līdz vairāk nekā 100 gūtiem punktiem. Te redzam vēl spilgtas epizodes no šī mača vērtīgākā spēlētāja Aniva Teita Džonsa. Jau pieminēja 27 punktus, turklāt realizēti visi 12 metieni 2 punktu vērtībā. Pārsvarā tie arī bija šādi vai līdzīgi no groza apakšas. Vienīgie metieni, ko aizmeta garām, bija 2 tālmetieni. Viens no tiem gan bija pēdējo sekundžu metiens, turpat netālais centra un arī no sodlīnijas 3 no 5 realizēti, bet Aniva Teits Džons sakrājas 30 efektivitātes punktus šajā vakarā. Ventspils rindās jāizceļ šovakar Kamerons Šeltons, 21 punkts, 8 rezultatīvas piespēles. Savukārt
komandas kapteinim Artūram Ausējam 15 gūtie punkti. Nu, mēs noteikti vēl sagaidīsim pēc spēles interviju ar kādu no uzvarētāju komandas pārstāvjiem.